Pagājis gads, kopš torņus vēras durvis apmeklētājiem, tas bija pagājušā gada 16. novembris. Gada laikā mēs esam tiešām priecīgi un gandarīti par to, ka mūsu apmeklētāji, mūsu pilsētas viesi, mūsu turisti, apmeklējot torni, ir aizgājuši no šejienes ar patieši pozitīvām emocijām. Un tornis ir pārsteidzis gan ar savu vēsturisko sienu auru, ko patiesībā gandrīz katrs otrs apmeklētājs ir atzīmējis, un mums liekas dīvaini, nu kas tāds ir kā īpašs, bet tomēr tas ir ļoti īpašs. Šodien mēs aicinājām uz torni patiesībā to, ko tornis izvēlējās. Un viņam patīk māksla, viņam patīk mūzika, un viņam patīk stāsti par vēsturi. Kurzemes hercogam vajadzēja apliecināt šo te savu apņemšanos un labo gribu. Protestantiska būs mūsu valsts, un attiecīgi mēs rūpēsimies par to, lai protestanti mūsu zemē justos komfortabli. Viena gada laikā šī ēka ir dabūta rupjā veidā zem jumta. Ir uzlikts spāris, ir uzliktas sijas, ir uzlikts salmu jumts. Un salmu jumtā ir pat, kā saka, zem šīm spārēm piesiets kaut kādas lustras. 75. gada pavasarī ielikt tornī 2 zvanus un ielikt pulksteni. Tātad ir varēts ielikt provizoriski varbūt kaut kādas stāvu pārseguma sijas un konstrukcijas, kurās iekārt zvanus un kurās ielikt, vismaz kā ir zināms, pulksteni. Uz šo te baznīcas arhitektūras kvalitāti varētu raudzīties ar lielu skaudību visa Eiropa. Jo Eiropā tik agri neviena luterāņu draudzes baznīca vēl nav uzcelta. Pirmās luterāņu draudžu baznīcas Vācijā, vai tā ir Wolfenbitele, tas ir tikai 1606. 612. gads. Tilzīte, tepat pie Kenigsbergas, tas ir 1592. 95. gads. Un ja Rīgā arhitekts ir uzcēlis šādu ēku, un Jelgavā tāda pati ēka ir anonīma, tad vai tad mēs nevaram secināt, ka Rīgas arhitekts 40 km varēja atbraukt un uztaisīt projektu Kurzemes hercogam, un Rīgas Jāņa baznīcas šai piebūvei arhitekts ir zināms. Tas ir holandietis, kurš tiek pieņemts Rīgā pilsētas arhitekta funkcijā, pilsētas arhitekta dienestā, Jorissons Frēze. Mēs esam pirmie Nīderlandes renesanses arhitektūras cēlāji, Nīderlandes renesanses arhitektūras tiražētāji un īstenotāji pēc nīderlandiešu arhitektu projektiem ar nīderlandiešu būmeistara vadību, bet uz mūsu zemes. Un Nīderlandē pašā renesanses arhitektūra šajā laikā nemaz nav. Pirmais apbedījuma līmenis visvairāk, teiksim, to var diezgan nepārprotam šobrīd teikt, ir izveidojies saistīts ar 18. gadsimta vidu ar otro pusi. Ja. Otrā kārtā, tad varētu būt, teiksim, tas 18. gadsimta sākums, un trešā kārta, tur ir ļoti grūti pateikt, jo nav tādu īpaši datējošu. Principā visi šie te apbedījumi, kas ir baznīcas iekšēnē atklāti, ja, viņi visi ir apglabāti atbilstoši kristīgās baznīcas tradīcijām, stingri ar galvām uz rietumiem. Visi pamatā ir bijuši guldīti dēļu šķirstos, ja. Daži no tiem vēlāk, daži no tiem ir arī diezgan grēzni izveidoti, bet pamatā tās ir tie tādi vienkārši dēļu zārki.
Un šis plāns konkrēti, kas ir redzams attēlā, ja, tas ir datēts ar 17. 18. gadsimtu miju. Un tajā ir tātad minēti šo te kapvietu īpašnieku vārdi. Iespējamās Kaspara Eringhausen, Johanna Bökera dzimtu kapu vietas, ja, un tad vēl neparādoties, teiksim, apbedījumu kauliem, jau ir 20-30 monētas virs atsevišķiem kapiem. Tādā, burtiski tādā 5 centimetru biezā slānī. Zemi norokot, ja, atrodam 20-30 monētas, un es domāju, ka tas ir tieši saistīts ar kādu, teiksim, tādu bēru tradīciju. Visas monētas, lielākoties tie ir tādi, tā ir sīknauda, ja. Tur starp viņām nav teiksim, lielāka nomināla naudas vienības, un monētās ir pārstāvēta. Monētas aptver, teiksim, laika posmu no 16. gadsimta 3. ceturkšņa, ja. Tas ir kaut kādi 1570. gadi, līdz pat jaunākā monēta bija 1910. gada Krievijas imperatoru Nikolai II kapēja. Ja. Praktiski visi zviedru valdnieku monētas šeit ir pārstāvēts, kas ir kaltas Livonijā un Rīgā. Ja. Slavenākais apbedījums tas būtu Georgs Friedrichs Mancels šeit ir apglabāts. Vai ne? Iedomājieties, Georgs Mancels ir Kurzemes hercoga Galma mācītājs. Vai viņš nepazīst Kurzemes hercoga Galma dakteri? Vācu valodā teksts pasaka, ka viņš ir Kurzemes hercoga Galma daktera dēls Andreas Zengers, miris 1644. gadā. Bet pats pēdējais, var teikt, teikums parāda sub cipo Manceliam. Un, kad latīņu valodā šo teikuma daļu tulko, tad tas ir uzraksts zem Manceļa kapa plāksnes. Un, lūk, kā to var saprast, ka viņš ir apglabāts zem Manceļa kapa plāksnes. Mancelis mirst 1656. gadā. Viņš dzīvo vēl 12 gadus vēlāk par šo nomirušo mazo bērniņu. Bet Mancelis, jau tas nozīmē, ir iepircis sev kapa vietu, izmūrējis sev kapa bedri, uztaisījis virsū kapa plāksni. Un vai viņā nevar viņš, kā saka, savam čomam, kolēģim, kuram ir nomiris mazs bērniņš, kurš, kā saka, pēc dažiem gadiem no tiem kauliņiem nekas nebūs palicis, vai nevar atļaut viņš savā kapa vietā apglabāt kolēģa dēlēnu, ja viņš pats vēl nemaz mirt netaisās. Un dabiski, kad šajā te epitāfijā eleganti atšifrējās, kad Kurzemes hercoga daktera dēlēns ir apglabāts Manceļa kapā.